mēs šādas lietas nedrīkstēsim aizliegt. Mums neviens nekad neļaus, neviena tiesa neļaus. Jūs labi, tas pats, kas ar azartspēlēm. Tiks apturēti visi panti un punkti, un mēs zaudēsim, liek iztērējot naudu. Mums ir jāatrod vieta uzņēmēju darbībai, kurā viņi drīkst to darīt, bez variantiem. Jūs tieši tā, arī tas pats ir, arī vēja parki. Mēs nedrīkstam aizliegt, pretējā gadījumā nekas nenotiks. Pilnībā nedrīkst. Tālāk, mēs varam balsot, varam nebalsot. Es atvainojos. Mēs saprotu, ka visi ir pretī. Tur ir tas jautājums. Un tikpat daudz, kas stāv šajā zālē, pasaka, ka mēs esam pār. Galvenais, ka nav pie manām mājām. Tur jau tas jūtas. Saprotiet, kas ir. Mums mīļie vecumnieki ir apstādīti apkārt ar šiem te vēja parkiem. Jā, mūsu skaistā vieta. Mēs negribam, lai viņai apkārt būtu šie te vēja parki, lai viņi ir tikai iedomi vai vēl kāds, bet tie 2 kilometri. Redziet, cik turbības, plus mīnus. Es nezinu, kuras no viņām būs noteikti obligātās. Kaut kas noteikti būs, bet jautājums varbūt mums jau pietiek ar to, kas ir. Un varam pārstāvi, laikam uzskatīja labāk piedalīties tādā sanāksmē, kur organizē vēja parka attīstītāji. Tā es nojaušu, bet nekādas ziņas mums nav, ar neviena telefona zvana nav par to. Ir tā, ka mēs teritorijas plānojam, esam strādājuši 3 gadus, pat vairāk, gan daudz samaksājuši tātad izstrādātājiem par šo paveikto darbu. Katrā gadījumā lēmums par teritorijas plānojumu ir pieņemts, nosūtīts varam, pēc mēneša saņēmām startatbildi, ka viņi vēlās padziļināt, izpētīt, jo ir saņemtas 3 sūdzības par mūsu izstrādāto teritorijas plānojumu. Viņi, protams, kad publiski vai mums nepauda, kas tie tādi ir, kas ir apstrīdējuši šo teritorijas plānojumu. Un pagājušajā nedēļā bija tikšanās pie ministra prezidentes. Mēs sajūtām, ka viņi ir sadzirdējusi mūsu sāpi. Pildus esam gadījumā kaut kādiem punktiem pieturējušies, lai daudz maz pasargātu iedzīvotājus no, teiksim tā, vēja parka un saulespaneļu parku uzbrukuma. Un, protams, arī jūs esat uzmīgi, vai kādi iedzīvotāji ir uzmīgi, ka mēs esam kaut ko nobalsojuši par kaut kādu vēja parku. Mēs, protams, arī skatāmies novada iedzīvotāju vai novada ietvaros. Mēs nevaram domāt par visu Latviju, jo izrādās, ka Dažslabs ir, teiksim tā, tā pieeja ir pavisam savādāk dažos pašvaldībās. Mēs tomēr vairāk pieturējāmies pie tā stāstam, ka būsim konsekventi vienādi pret visiem. Ja mēs, un mums gana labs arguments varētu būt arī šajā Satversmes tiesā, kur mēs esam nobalsojuši par vēja parku, jo tas neskat nevienu māju mūsu novadā. Tas ir pats 2 kilometru radiusā. Tas ir pats svarīgākais, lai mēs parādītu to, ka mēs neesam pret valstī noteikti. Mēs saprotam to, ka tie parki, vēja parki būs. Mēs varam skriet, kur mēs gribam un kā mēs gribam. Mēs varam pieprasīt kādus dokumentus. Mums šajā brīdī neredzu aizstāvību no valdības puses. Mums gan neoficiālā sarunā ar vienu varam ministrijas pārstāvi. Viņi teica, ka vajag izvērtēt, kurš ir perspektīvs, kurš bez perspektīvas ciems, un vērtēt tātad šos te attālumus. Es teicu, ka mēs tā noteikti nedrīkšu. Vai mēs kā pašvaldība to nedarīsim. Ja viņi to vēlās nodefinēt ar likumu, tad sanāk tā, ka mums visiem jāiet pie Saeimas un skaļi jāpēc par to. Diemžēl tā tas ir. Vairāk kā 2 gadus atpakaļ sākām runāt par to un aicināt abas ministrijas, gan klimata un enerģētikas ministrija, kur ir atbildīga par šo vēja enerģijas jautājumiem, ko mēs šobrīd runājam, un Varāmu, kur ir atbildīga par teritoriju plānošanas jautājumiem. Nākat mums kopā, palīdziet pašvaldībām metodiski vadīt šo darbu. Kā pareizi saplāt. Bet te man ir jāsaka arī pašam ministram, jau no kritērija, pēc kuriem tad vērtēt tos plānojumus.
Jo kur tad ir tie kritēriji? Tātad līdz 22. gadam tiesības uz īpašumu bija neaizskaramas. Iepriekšējā likumā, kas regulēja vēja parkus, tur bija teikts, ka kabeli pa jūsu teritoriju vai, teiksim, apakšstāciju tur uzbūvēt var tikai ar jūsu atļauju, jo privāti īpašums ir neaizskarams, tāds satversme garantē. Tagad šis punkts tika mainīts ar vārdiņiem, ar piebildi, ar viņa piekrišanu vai paziņojiet. Tātad jūs saņemiet paziņojumu, jā. Varbūt arī nesaņemiet, uzmostieties un jums pie loga tur kaut kāda apakšstācija rūc, jā. Bet tad jums paziņojas, ka ir. Es biju domājis pašās beigās pateikt, jo ļoti cerēju, ka ministrija pārstāv būs ieradušies un ko viņi cilvēkiem teiks. Pievērsos šim jautājumam, tāpēc, ka piedāvāja man ārprātīgi dārgu cenu. 3 gadu atpakaļ, kad bija tas lielais vājprāts, 37,8 centi par kilovatstundu uz 4 gadiem, teicu, ka tas ir ļoti izdevīgi. Atklāt cikot, es pirms tam tā nedomāju, baudīju savas mierīgās vecumdienas, bet tad es tiešām, kā saka, sajūtu tādu zināmu iekšēju atbildību, ka tas nav ne valstiski, ne kā, tas ir vairāk kā ārprāts. Jo tik lētu produktu kā elektroenerģija pārdot par tādu cenu, tas man likās neprāts. Un es izstāstu to, ko jūs dzirdat, ka beidzot mēs būsim neatkarīgi, mēs kļūsim tieši atkarīgi. Un es esmu izrēķinājis, ja tas patēriņš, to, ko viņi ir sarēķinājuši, ka tas būs ap 35. gadu, mums nebūs enerģija, kur ņemt. Mēs būsim pilnīgi atkarīgi no saules un vēja, jo situācijā. Atbildi bija pagājušajā gadu lampā, tādu jau neizpildīs, pieņem jau vienu. Tad to stratēģiju samaksāt 130 000. Ka to visu var darīt un var izdarīt, bet tas maksā ļoti dārgi, un tas atbalsosies, kā saka, cilvēku maksātspēja. Un ne tikai maksātspēja. Nereklamēsim to. Tā ir mūsu nostāja. Aizrakstīju. Es nošķiru savu atļauju. Iesniegu vienkārši trauksmi. Tās formulējumi pastāv. Uzskatām, ka vēja parki Latvijā un pasaulē kopumā ir afēra, ko nepiedalāmies. Mēs nepiedalāmies viņu afērā. Esam kopienu sadomā protestēt, viņi ir daudz svarīgāki nekā šī valsts. Bet tagad dotā mirklī mums no valsts demokrātija tiek pārtraukta no valsts puses. First thing what I like to tell in the democracy, the politics should be the servants of the population, and not the population the servant of the politics. Demokrātiskā valstī politiķiem jābūt tautas valdiem. From this Vēja parka Rumānija. Un tad es uzzinu no Vēja parka prezentācijas Romaņa. Some will win, some will lose. Ko teica Romaņa parka attīstītājs. Daži viņi daži He's not talking anymore with his neighbor. Can you imagine you live the next decades on a land and you have a tension about some subject with your neighbor because he get the money and damage your life? Un, protams, jo tas cilvēks vairs nerunā ar viņu kaimiņu, jo tas kaimiņš atļaus viņas zemes uzbūvēt to visu, un tagad visus nākamos 25-30 gadus viņiem ir saspringtas attiecības, un vienam tiek bojāt veselību, otrs saņem naudu. Kā jūs? Kas mums svarīgāk? Kaut kā čudara vai kā tur attiecīgi afēristu padarīšana, vai jūs uzina tauta? Mēs kopumā. Bet es sēdēju, es gāju par tautu. Pagaidiet, es atbildēju. Kā jūs darīšu?